Te ir ienākušies arī pāris jautājumi, piemēram, lietotājs e-pakalpojumu uzdod jautājumu, kuru visticamāk es Signēju uzdošu. Jautājums ir sekojoši. Atzīstot, ka Latvijā klibo IKT lietošanas prasmes vai skola apmācībā nebūtu īpaši jāietver IKT lietojumi. Acīm redzot, šeit varētu būt saruna par sadarbību ar valsti un par to, kā vispār lieto šīs sistēmas. Bet es gribētu teikt, ka skolā, teiksim, tieši šīs informātikā, par ko Juris runāja, kad skolā māca skolēniem, kā lietot datoru, kā izmantot, un, ja es nemaldos, jau pamatskolā tas notiek, ja? Un tas, par ko mēs vienmēr runājam, par ko mēs asociācijā diskutējam, ir tas, ka faktiski jau tas bērns, viņš pat nav vēl sācis iet skolā, viņš jau ir pie tā datora. Un kad pēc būtības jau tajā 1. klasē, vai jau varbūt jau tajā bērndārzā, ja, viņam būtu jāmāca kaut kādas pamatlietas, vai tiem vecākiem jāmāca tās pamatlietas, lai tas bērns, teiksim, būtu droši tajā vidē. Un kad varbūt, ja viņam sāk mācīt tos dators tikai 7. klasē, vai 5. klasē, ja, ka tad jau varbūt ir pa vēlu, jo viņam jau ir tās jau zināmā mērā nepareizas tās prasmes, ja, ka, teiksim, tāpēc, kā mēs ceļu satiksmes noteikumus mācam jau 1. klasē, kad tas bērns parādās uz tās ielas potenciāli viens, ja, tāpat arī to drošības jautājums internetā, kad arī viņam vajadzētu jau tajā 1. klasē mācīt. Bet es domāju, ka tieši tas arī, par ko Dagnija runāja, par ko UNESCO runā, tas ir tas jautājums par to, ka tās prasmes mums fiziskās ir, bet jautājums ir, kā mums saprast, kā mums uztvert to, kā mums saprast, kurai informācijai mēs varam ticēt, kurai mēs nevaram ticēt, ja? Kādā veidā no tās šausmīgās informācijas gūzmas, kas mums internetā ir, atlasīt to labo, to vajadzīgo. Es domāju, ka tas ir tas jautājums, par ko ir jārunā un par ko ir jādomā skolās, kā arī par to, kā izmantot šīs tehnoloģijas visās stundās, ja? Mums ir ļoti daudz un labu piemēru ļoti daudzās skolās un daudz, kur tas jau tiek darīts. Bet tā sistemātiski vienkārši par to domāt un veidot, teiksim, centralizēts mācību resursus, lai skolotājs, lai viņš zina, kur viņš var dabūt šos elektroniskos materiālus, ko viņš var izmantot skolā. Es domāju, ka tie ir jautājumi mūsu pēcpusdienas diskusijā. Es domāju, ka par to daudz tiks runāts. Ja, tā kā, es domāju, ka šos jautājumus mēs varētu atstāt uz pēcpusdienu. Ja. Labi. Paldies, Ignei. Tātad vēlreiz pulkstens, es tikai atgādināšu, ka pulkstens 3 šeit būs sesija tieši par IKT rīkiem izglītībā. Lūdzu. Es gribēju vēl vienu lietu piebilst attiecībā uz šo te dažādo iedzīvotāju slāņu un dažādo cilvēku izglītošanu. Ir viens interesants aspekts, ja mēs skatāmies uz pasaules valstu konkurētspējas reitingiem, kur mēs Latvija arī tiek ranžēta, tā teikt. Tad šajā aspektā, neskatoties uz to, ka mēs internetu pieejamībā un ātruma ziņā esam tiešām 1. desmitniekā, tur pēc dažādiem mērījumiem, bet 1. desmitniekā stabili, tad pēc pasaules valstu konkurētspējas indeksiem jauno tehnoloģiju adaptācijas ziņā, ja, kas ir tieši šo tehnoloģiju izmantošana, tieši vairāk orientējoties uz maziem vidējiem uzņēmumiem, mēs esam tuvu pie 1. simtnieka beigām, 94. vai 96. vietā, ja nemaldos. Tik maz agrīno lietotāju, jā, faktiski. Kas šeit neiet runa tikai par agrīnajām tehnoloģijām, iet runa vispār par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmē darbībā. Un tas ir vēl viens indikators tam, kad acīm redzot, kaut kas šeit mums īsti nav kārtībā, un mums ar šīm e-prasmēm ir jānodarbojās nopietni. Tiešām sākot ar to, ka mēs pamatskolā vai pat pirmsskolā ieliekam tam cilvēkam vispārīgo izpratni un vispārīgās sajūtas, ko viņš var izdarīt, turpinot to, parādot jau jaunietim, ar ko atšķirās vienkārša lietošana no tā, kad man ir jābūvē šīs sistēmas. Turpmāk ejot tālāk, kad mēs jaunajam uzņēmēju darbības speciālistam parādam, kādu labumu viņš var iegūt tajā brīdī, kad viņš sāk izmantot šīs sistēmas. Un tas viss kopā tad ir tas, kas varētu dot mums kaut kādu impulsu jaunai efektivitātei, jaunai konkurētspējai arī valstiskā līmenī. Jā. Freiberg-kungs? Es gribēju pieminēt, ka daudz un dažādi kursi ir un dažādi
cilvēki arī ir apgūši dažādas zinības attiecībā uz IT, bet viens gribētu pasvītrot, ka mūsu asociācija arī strādājusi pie tādiem rīkiem, kas ļauj pašam izvērtēt, cik tad es īsti zinu, piemēram, drošības ziņā vai kaut kāda rakstīšana, jeb kaut kas, un pie tā varbūt būtu jāprasa Mārai Jakobsonai komentāru, jo viņi ir pie daudziem šādiem rīku radīšanas piestrādājusi, un ne tikai Latvijā vien, bet arī Eiropas kontekstā. Varbūt Māra kādu komentāru tieši par to. Tad mikrofons būtu vajadzīgs, lai cilvēki, kas skatās tiešraidi, arī varētu jūs dzirdēt. Jā, paldies. Likta tiešām ir strādājis pie dažādu rīku radīšanas, dažādām auditorijām, un tie jaunākie divi varbūt ir viens, ko minēja asociācijas prezidenta Signa Bāliņa, tas ir par apmācību drošai datoru un internetu lietošanai. Apmācība rīks saucās e-Guardian, un tas ir domāts skolotājiem, vecākiem, arī bibliotekāriem un arī, es domāju, vecāko klašu skolniekiem, liekam gan ne pirmo klašu skolniekiem, kā droši lietot internetu. Savukārt otrs tāds rīks, ko mēs esam veiksmīgi nodevuši arī mūsu sociālajiem partneriem bibliotekām, tas ir apmācība Rīgas darba meklētājiem vai tiem cilvēkiem, kas grib uzlabot savu darba status. Viņš saucās Key Competence for All, tas ir nodarbinātības apmācības tiešsaistē, un tikko visā Eiropā tika palaists arī tāds jauns tests, viņš saucās Skillage, es viņu neesmu latviski iztulkojis, es skatījos, ka krievu kolēģi viņi ir atstājuši Skills. Un būtībā tas ir tests jauniešiem, bet varbūt ne tikai jauniešiem, vai tu esi gatavs darba tirgumu. Un arī šo testu mēs varam aizpildīt Latvijā gan latviešu valodā, gan krievu valodā, tātad arī valoda nav šķērslis, un kas grib, tas arī angļu valodā. Tie varbūt ir tie jaunākie rīki. Jā, paldies. Iespējams, motivators varētu būt kāds atbilstošs certifikāts, varbūt tās iekļauts izglītības sistēmā par to, ka tu esi izgājis tādā un tādā līmenī. Viena lieta ir informātikas skolotājs, kurš novērtē informātikas prasmes, un otra lieta ir, cik tad īstenībā gatavs es esmu. Bet vai nav gadījumā tā, kad visi klātesošie piekrīt, ka 5. klase tā kā ir mazliet pa vēlu sākt tā kā mācīt to informātiku un tās datoru prasmes? Jā. Mikrofonu lūdzu. Es gribētu šai diskusijai pievienot vienu komentāru. Bibliotēkās, pateicoties valsts aģentūras kultūras informācijas sistēmas publisko bibliotēku attīstības projektam 3. tēvedēls, ir pieejama apmācība programma bērniem. Pirms tam, kad viņi sāk mācīties skolā, programmas nosaukums ir Mans draugs dators, un šim apmācību kursam patiesībā nav ierobežojuma, cik jauns bērns vecāku vai bibliotekāru vadībā vai patstāvīgi sāk apgūt datoru. Jā. Papildināšu, ka šis apmācības kurs ir pieejams bibliotēku portālā www.biblioteka.lv. Paldies. Jā. Paldies. Paldies. Lūk, vēl viens pozitīvs plus tieši rīku daudzveidībā, kas ir pieejami cilvēkiem. Atliek varbūt vienīgi aprunāties par tā saucamo motivāciju, vēlmi, aicinājumu, un bieži vien tas ir arī tikai iedrošinājums, kas ir vajadzīgs šiem cilvēkiem. Protams, varbūt ne jauniešiem, jā, teiksim, bet gan aktīvs novecojot paaudzei. Es tā viņu varētu, man liekas, ka tā būtu, teiksim, pareizāk. Varbūt tās mēs visi guvām šeit patiesībā nelielu ieskatu par to, cik liels un plašs ir pasākumu un dažādu darbību un programmu kopums, kas mums ir e-prasmu nedēļas ietvaros. Un ar katru gadu tas paliek arvien plašāks, un kā Signa Bāliņa teica, partneri ir vairāk un pasākumi ir vairāk. Tātad mēs viennozīmīgi ejam pareizā virzienā. Varbūt tiem cilvēkiem, kas vēl nav reģistrējušies kā dalībnieki e-prasmu nedēļā, varbūt katrs no klātesošiem burtiski vienā teikumā varētu dot kādu
novēlējumi un motivātori, lai mums izdodas veiksmīgi darba nedēļa. Sāksim ar tevi, jā, jo tā vienmēr droši pasaka. Paldies. Es gribētu visus tos, kuri nav vēl nekad piedalījušies šajā nedēļā, iedrošināt, piedalīties šajā nedēļā un atrast to pasākumu, kas ir katram no jums interesants, jo pasākumi tiešām ir ļoti daudzveidīgi un viņi ir visām grupām un viņi ir gandrīz visā Latvijā, es teiktu 90% Latvijas. Ja? Tā kā laipni lūgt e-prasmu nedēļā, neaizmirstiet pieskaitīties, jo mums gribās būt kaut kur labākajiem Latvijai, es domāju. Un tā kā laipni aicināt visos e-prasmu nedēļas pasākumos, un tie, kas vēl nav partneri, laipni aicināt nākamā gadā būt par partneriem. Jā, Ingrīda Rona, lūdzu. Jā, un mēs no Latelekom grupas savukārt aicināsim aktīvi novecojušos jauniešus pievērsties šai te ļoti interesantajai jomai internets, un līdzīgi kā pagājušajā gadā, mums arī šogad būs projekts Pieslēdzies Latviju. Un šogad tas notiks kopā Labklājības ministriju un Izglītības ministriju, un mēs aicināsim visus tiešām izbaudīt to, ko dod internets, un paplašināt ne tikai savu redzesloku, bet arī savas iespējas. Jā, Freiberkungs. Es gribētu novēlēt, lai visi piedalītos visos novados, kad IT un internets nav saistīts tikai ar Rīgu, tikai, ka tas domāts skolēniem, bet tiešām visiem un visos novados, un izmantot un nebaidīties no jebkādiem jautājumiem, kas interesē, ka tos noteikti var risināt ar IT palīdzību. Jā, Barzelkungs. Nāciet studēt. Ļoti labi un ļoti īsi, jā. Lūdzu. Jā, varbūt es tā teiktu, esiet mūžam aktīvi, mūžam zinātkāri un izpētiet, kā pasaule strādā un kā jūs varat būt veiksmīgi šajā pasaulē. Brīnišķīgi. Atgādina arī to pašu stay hungry, stay focused, jā? Jā. Eglītis, kāds? Gribētu varbūt mazliet pārfrāzēt un teikt tā, iemācamies skaitīt naudu. Jo tajā brīdī, kad mēs pievēršamies nedaudz vairāk šīm zināšanām, tad informācijas tehnoloģijas un zināšanas šai jomā jebkuram cilvēkam ļoti labi palīdz ietaupīt naudu. Tajā ziņā, kad mēs varam atlicināt stipri vairāk laika citām lietām, ja mēs pareizi izmantojam šīs tehnoloģijas no vienas puses, ja mēs esam vienkārši lietotājs, ja mēs esam uzņēmējs, tad savā uzņēmēja darbībā pareizi izmantojot šīs tehnoloģijas, mēs varam samazināt savas izmaksas, mēs varam kļūt konkurētspējīgāki. Līdz ar to es patiešām novēlu visiem paskatīties arī no šī aspekta un izmantot šo laiku, šo nedēļu, kad jums patiesībā vēl papildus dod iespēju ietaupīt vēl vairāk naudas, papildus zināšanas iegūt bez maksas, jo tā ir patiešām unikāla situācija, kādā mēs Latvijā esam, tik daudz iespēju šo zināšanu apguvē, tik brīvi pieejamu, viņu patiesībā ir ļoti maz kur citur pasaulē. Paldies! Es, protams, gribētu novēlēt visiem apmeklēt savu biblioteku, vismaz šajā nedēļā, ja ne citreiz. Un es ceru un es domāju, un es esmu pārliecināts, ka katrā no bibliotekām būs interesanti. Aizejiet, būs labi. Jā, Strautmīgals. Jā, es savukārt gribētu novēlēt tiem, kuri nekad nav, pelēji pieķērušies, paaicināt kādu, kas to māga darīt, lai atvērtu šo reģistrācijas lapu un tad pašam ar šo peli viņu aizpildīt, jo tas ir labs piemērs, cik faktiski vienkārši viss notiek, ieskaitot ķeburus, ja tur tās lapas apakšā. Ja? Un tad varbūt viņš sapratīs, ka tā ir lieta, ar kur jāsāk nopietni nodarboties. Jā. Es varētu izmantot šo iedvesmu un nākamreiz, kad man sievas māte iedos tur kaut kādu čupiņu ar visām tām kartiņām un tā paskaties, kas man tur notiek. Lūdzu, nāc, sēdi, tagad dari tā, līdzīgi. Tā, Agnes. Jā, es vēlētos novēlēt visiem ne tikai atklāt šo pirmo klikšķi un kļūt vienkārši par internetu lietotājiem, bet kļūt arī par drošiem un gudriem internetu lietotājiem, jo
ar šīm te IT prasmēm atveras vesela milzīga pasaule, kurā arī pastāv apdraudējumi tieši tāpat kā reālajā dzīvē. Un cilvēkiem vienkārši ir jādomā līdzi, nav jābūt lētacīgiem un jādomā par to, ko viņi dara ne tikai reālajā dzīvē un to, ka tas ir mistiski kaut kur ar peli, kaut kur internetā, taču, ka tā ir arī vesela pasaule un vienkārši daļa no vidēm, kurās mēs uzturamies. Jā. Baltīns, tad, laikam, man jāliek tā cepura virsū ar tādu tīru UNESCO ietvaru, un tad, laikam, tie ir jāatgādina UNESCO mērķi izglītībā 21. gadsimtam, ar izglītību saprotot izglītību mūžu garumā, kurā mēs ik viens esam dalībnieks. Un toreiz, kad tie tika rakstīti, tas vēl bija 90. gados, tie mērķi bija mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties dzīvot kopā, mācīties mācīties. Un es ceru īstenībā, ka šī nedēļa ikvienam dos iespējas gan apgūt jaunas lietas, kā kaut ko savādāk izdarīt, gan iegūt jaunas zināšanas, gan mācīties kaut kādus jaunus veidus, kā papildināt savas zināšanas, gan arī mācīties veidus, kā dzīvot kopā, jo internets, protams, kā e-vide, ne tikai kā e-vide nodrošina mums iespējas sadzīvot, bet arī kā vide, kurā mēs tīri cilvēciski arī kā tagad varam sanākt kopā un diskutēt. Jā. Tā kā es domāju, ka tā cepura. Labi. Paldies, Baltīņas kundzei. Lūk tā, vai mēs būtu gana iedvesmoti tagad? Jo tas, ko katrs aktīvs, prātīgs, darboties gribošs cilvēks darītu, viņš tagad vērtu vaļā www.e-prasmes.lv un apskatītos, kāda veida pasākumi notiek, kur, lai izvēlētos tos, kas atrodas viņam vistuvāk, vai arī sev visinteresantākos, nepieciešamākos, un aizietu un apgūtu šo iespēju bez maksas uzzināt kaut ko jaunu un tuvināt sevi pilnbrieda, kompetentai, drošai, spējīgai IKT sabiedrībai. Lūk tā. Tātad, pirms mēs no jums atvadāmies, lūdzu, vēlreiz uz ekrāna, es gribu redzēt dalībnieku skaitu, kas mums ir piereģistrējušies, un tad attiecīgi mēs varam rēķināties ar to, ka vismaz 1260 cilvēki, kas ir bijuši kopā ar mums, kaut vai skatoties tiešraidi vai piedaloties jau kaut kādos sākuma pasākumos, ir atzīmējušies un ir gatavi darboties un kaut ko jaunu uzzināt. Paldies vēlreiz visiem, lai mums ir ražīga, bagāta darba nedēļa. Paldies runātājiem!